sarunbiedrs ir Kristiāns Potašovs. Kā tu vērtē savu 2013. gada sezonu? Labi. Latvijas čempionātā sasniedzu personīgos rekordus. Arī pārlaboju 1000 metru rekordu klubam. Un diezgan labi, bet var iepildīt. Un kā tev šķiet, kuras tās 2013. gada sezonas veiksmīgākās sacensības? Latvijas čempionāts 1500 metros sasniedz labu personīgo rekordu un labi noskrēju. Un kas tev vispilgtāk palicis atmiņā no šīs sezonas? Vispilgtāk man palicis atmiņā nometne Tatros augstajos. Tur mēs bijām 10 dienas un tur viss paliekā galvā vēl projām. Un ko tu vēl gribētu piedzīvot 2014. gada sezonā? Vēl viena kluba nometne kaut kur ārzemēs, lai būtu tā rīktīgi. Trenētos varētu būt jautri. Un kāds mērķis tu sev izvirzījis 2014. gadā? Jaunas personīgos rekordus 1500 un 800 metros, kā arī labot 2 kluba rekordus un uzlabot 1000 metru rekordus sev, kas man pieder. Un visbeidzot, kam būtu jānotiek, lai tu šo 2014. gada sezonu varētu uzskatīt par izdevušos? Labot tos kluba rekordus un iekļūt Latvijas čempionāta trīniekā. Paldies!